Mēs tagad skatāmies, teiksim, Latvijas politiku, Latvijas mēdīju politiku. Tur mēs principā redzam jau gadiem ilgi ārkārtīgi negatīvu attieksmi pret Donaldu Trumpu. Viņu var nesodīti, aizvainot, nievāt, rakstīt visādas muļķības par viņu. Un tagad pēkšņi ir situācija, ka viņš var 5. novembrī uzvarēt un 25. gada janvārī sākt savas prezidenta pilnvaras, uzsākt savu nākamo termiņu. Šodien tas nepaliks bez ievērības, ja kaut kādi tādi izteikumi vai viedokļi vai tāda tendence, ja kaut kādā veidā, esošo tagad, ja Trumps kļūs par prezidentu, ja, pirmkārt notiksies, tas ir normāla rotācijas, notiksies, jo viņš nāks ar savu komandu, tad pirmā līmeņa ierēģi, es domāju, lielākā daļa tiks nomainīta, kas ir izteikuši šo viedokli, negatīvā attieksmi pauduši par Trumpa politiku, ka tam var būt sekas un viņiem nāksies pamest savus siltās vietas, savus amatus. Ja. Tā, Arnold, gribēju parunāt par vienu tādu iekšpolitisku tēmu. Notikumi pasaulē pēdējo nedēļu laikā ir tādi, ka mums praktiski katru dienu ir kaut kādi fundamentāli jaunumi. Mēs ar tevi esam, principā, iepriekšējos raidījumos diezgan nopietni šīm visām lietām pieskārušies, gan NATO samitam, gan Donalda Trumpa slepkavības mēģinājumam. Un es gribēju parunāt tevi, tātad Donalds Trumps, Donalda Trumpa slepkavības mēģinājums, jeb atentāts pret Donaldu Trumpu, kas būtiski uzlabo viņa jau tā ļoti lielās iespējas kļūt par nākamo ASV prezidentu. Un es gribēju tev pajautāt vienu jautājumu. Ja mēs tagad skatāmies, teiksim, Latvijas politiku, Latvijas mēdīju politiku, tur mēs principā redzam jau gadiem ilgi ārkārtīgi negatīvu attieksmi pret Donaldu Trumpu. To mēs redzējām gan Donalda Trumpa pirmās prezidentūras laikā, no 2016. gada līdz 2020. gadam. To mēs jau vairāk redzējām Joe Bidena prezidentūras laikā. Tātad ārkārtīgi negatīva, nievājoša attieksme pret, strateģiskā partnera prezidentu, NATO stūrakmeņu prezidentu. Ja. Un tad man ir jautājums tagad, ņemot vērā to, ko mēs tev runājām iepriekšējos raidījumos. Tātad Donalda Trumpa tiešām izglābšanās šī te atentāta laikā. Tad viņš palika dzīvs. Viņš visticamāk būs ASV prezidents. Protams, ja netiks vēl ņemti, vēl kaut kādi mēģinājumi viņu nogalināt, bet tad es tev pateikšu pilnu atbildības sajūtu, tad tas ir pilna apjoma pilsoņu karš. Tad visi sāks šaut viens pa otru, un neviens arī demokrāta gubernators nevarēs būt droši, ka arī viņu kāds republikāņu atbalstītājs negribēs ar kaut kādu, ieroci nogalināt. Lūk, tad ir jautājums. Šie cilvēki, protams, pietiekami savas aprobežotības dēļ domāja, ka Donalds Trumps ir beidzies. Tātad 20. gadā viņš ir beidzies, tiesu procesi, viņš vairs nekad nepacelsies. Viņš nekad vairs nekļūs, viņu var nesodīti, aizvainot, nievāt, rakstīt visādas muļķības par viņu. Un tagad pēkšņi ir situācija, ka viņš var 5. novembrī uzvarēt un 25. gada janvārī sākt savas prezidenta pilnvaras, uzsākt savu nākamo termiņu. Kā tu domā, ko šie cilvēki, ko viņiem darīja? Tāpēc, ka daudz kas uzrakstīts Twitterī, daudz kas uzrakstīts Facebookā, daudz kas tiek noteikti dzēsts jau saulaicīgi. Ja? Un skaidrs, ka visi tie cilvēki, kas to darīja, gan politiķi, gan mēdī centīsies norobežoties un tam pateikt, ka viņi neko tādu nav darījuši. Bet, manuprāt, visiem jāsaprot viena lieta, ka visās vēstniecībās, mazās vēstniecībās, tas varbūt ir viens cilvēks, lielākās vēstniecībās, tā ir vesela nodaļa, kas principā katru dienu nodarbojas ar preses apskatu, internetu apskatu, vadošo politiķu, tātad tvītu apskatiem. Un tas viss tiek noglabāts līdz zināmam laikam, tātad zināmā vietā. Ja? Tātad gan visas pozitīvās un negatīvās nianses tiek analizētas, vāktas,
un kaut kur tā tad vēstniecībās stāv līdz, teiksim, labākiem laikiem. Un es esmu vairāk kā pārliecināts, ka arī ASV vēstniecība un arī Donalda Trumpa štābā ir, principā, domāju, šī informācija pieejama, kurā valstī kādi politiskie spēki ir ārkārtīgi negatīvi noskaņoti bijuši pret Donaldu Trumpu. Līdz ar to tas varētu šiem politiskiem spēkiem, maigi sakot, radīt dažādas neērtības, un ļoti konkrētiem politiķiem arī radīt dažādas neērtības. Arnold, lūdzu, kā tev šķiet, ko darīt Latvijas politiķiem gadījumā, ja Donalds Trumps nāk pie varas novembrī? Tu pilnīgi pareizi pateici, ka tāda valsts kā Amerikas Savienotās valsts, ja, ar savu milzīgo potenciālu, ja, ārpolitikas jomā, ja, ar savu milzīgo cilvēku skaitu, kas nodarbojas ar visu šo analīzi un šo ārpolitiku, ja, un Amerikas Savienoto valstu interešu aizstāvību, kad droši vien tas nepaliks bez ievērības, ja, kaut kādi tādi, izteikumi vai viedokļi vai tāda tendence, ja, kaut kādā veidā, esošo tagad, ja Trumps kļūs par prezidentu, ja, pirmkārt notiksies, tas ir normāla rotācijas, notiksies, jo viņš nāks ar savu komandu, tad pirmā līmeņa ierēģi, es domāju, lielākā daļa tiks nomainīta, ja, it īpaši tie, kur nav bijuši lojāli Trumpam, un tad būs liels izmaiņas, ja. Jebkurš politiķis, tas pats arī mūsu valstī, mūsu mazā tādā līmenī vai mazā mērogā nākot kaut kādam politiskam spēkam pie varas, tiek nomainīti attiecīgi ierēģi, ja, kas paustu attiecīgās politiskās varas intereses. Ja. Tātad, kā jau es teicu, tas nevar palikt bez ievērības, ja, ja ir, tu esi, protams, kā ārpolitiķis vairāk sekojas līdz visiem šiem procesiem, ja, un par Trumpu, ja, ko kurš ir teicis. Es domāju, ka tas būtiski ietekmēs, ja Trumps nāks pie varas. Pirmkārt, tiks nomainīti arī, es domāju, kaut kāda diplomātiskā korpusa cilvēki vēstniecībā Latvijā, Amerikas vēstniecībā, es domāju. Un, protams, kad politiķi, amatpersonas kaut kādas, ja, kā tu teici, kas ir izteikuši savu viedokli, negatīvā attieksmi pauduši, ja, par Trumpa politiku, ka tam var būt sekas un, viņiem nāksies pamest savus siltās vietas, savus amatus, ja, nāks citi politiķi, ja, kas būs lojāli Trumpa politikai, ja, jo Amerika ir mūsu strateģiskais partneris, mūs ir jāievēro, šīs Amerikas, kā var teikt, tendences, ja, virzība un tā tālāk, ja. Tad es domāju, ka, ja Trumps atnāks, būs liels izmaiņas, kad cilvēkiem, kas ir negatīvi viedokli pauduši, un būs jāmeklē kaut kāda cita vieta, cita darbvieta. Es domāju, Arnold, ka mēs tev būtu ļoti interesēti, lai Donalds Trumps būtu ASV prezidents, un lai šeit daudziem, kas atbalsta liberālismu, kas atbalstīja Joe Bidenu demokrātus, tiešām būtu jāpamet politiskā skatuve un jāmeklē savu citu nodarbošanās. Ņemot vērā tās negatīvās tendences, kas Latvijā ir vērojams pēdējos 10, 15 gadus vismaz, varbūt pat 20, ja, aritmetiskā progresijā, visās tautsaimniecības nozarēs, arī tā skaitā drošības nozarē, kur es ļoti labi pārzinu, gan iekšējo, gan ārējo, un ekonomikā, ja, kad, jā, es priecātos, kad ļoti iespējams, ka varētu kardināli izmainīties politiskā situācija Latvijā. Kā jau es teicu, nākamās Saeimas vēlēšanās varētu parādīties jauni politiski spēki, kas dotu jaunas cerības, jaunas vēsmas, jaunu virzību, ja, un notiktos milzīgas pārmaiņas. Un es domāju, ka šī situācija ir nobriedusi, un Trumpa nākšanas pie varas varētu tikai pātrināt un pastiprināt šo situācijas eskalāciju. Katrā gadījumā
Raidījuma noslēgumā mēs varam tikai konstatēt faktus. Tātad Donalds Trumps Amerikā, Marina Le Pen ir gandrīz dubultojusi vietu skaitu Francijas parlamentā, alternatīva Vācijai ir attiecīgi uzvarējusi Eiroparlamenta vēlēšanās visā Vācijas teritorijā stabili otrā, bijušās Vācijas Demokrātiskās republikas teritorijā stabili pirmā. Tātad, ja mēs skatāmies tālāko notikumu attīstību, tad kā mēs runājam par Viktoru Orbānu, tātad, viņš ir cilvēks, kam ir tieši pieeja gan pie Donalda Trumpa, gan pie Xi Jinpinga, gan pie Vladimira Putina. Tātad, ja Donalds Trumps būs ASV prezidents, tad tieši Viktors Orbāns visticamāk būs viņa galvenais sabiedrotais Eiropā. Nevis von der Leyen, nevis Makrons un nevis Šolts. Tā kā, dargie draugi, Arnold, pārmaiņas briest, pārmaiņas ir nenovēršams, un tā ir vienkārši vēsturiskā loģika. Un es domāju, ka liberāļiem un visiem tiem, kas viņus atbalsta, visiem zaļiem, liberāļiem, visiem pārējiem, pienāks ārkārtīgi grūtas dienas. Bet viņi to ir pelnījuši, vai ne? Paldies tev par Paldies, Raimond.